Sektoru diagramma ir riņķveida attēlojums, kas parāda, kā veselums sadalās pa daļām. Tā palīdz mums redzēt, cik liela ir katra daļa no kopuma, kāds procents tai atbilst. Piemēram, cik skolēnu ārpusskolas nodarbēm izvēlas sportu vai mūziku, vai cik no ģimenes budžeta procentuāli tiek tērēts pārtikai, transportam un ceļojumiem. Sektoru diagrammas palīdz šo informāciju saprast ar skatienu, viegli, ātri un salīdzināmi. Tūlīt visu izskaidrošu. Visa sektoru diagramma ir riņķis, tas, kā jau tu zini, ir 360 grādu, un to, kā arī tu zini, varam uzskatīt par 100%. Katra daļa, jeb sektors parāda, cik procentu no veselā tā veido. Jo vairāk procentu, jo lielāks sektors un attiecīgi lielāks tā leņķis. Pārliecinies pats. Lai pārvērstu procentu sektorā, ko attēlotu, procenti jāpārvērš grādos. Lūk formula, leņķis sektorā ir vienāds procenti dalīts ar 100 reiz 360. Piemēram, 25% sektoram ir 90 grādi, jo tā ir ceturtā daļa no pilnā leņķa. Atceries, katrs procents atbilst 3,6 grādiem. Un tagad izpēti šos piemērus, saproti likumsakarības un uzdevumu pildīšana būs tīrais sniegs. Ko tu uzzināji? Sektoru diagrammas rāda, kā sadalās viens veselums pa daļām. Lai tās lasītu vai veidotu, jāzina, ka 360 grādi ir 100%, bet 1% ir 3,6 grādi. Ir jāprot pārvērst procentus leņķos un jāatceras, lielāks procents nozīmē lielāku leņķi, kas nozīmē lielāku sektoru diagrammā. Sektora diagramma ir noderīga, ja vēlies ātri saprast vai izskaidrot kādu lietu, parādību vai apstākļu savstarpējās attiecības.